tās ir tintes zops, visiem dažādas domas. Pasaki, ko domā tu par hip-hopu. Tintes zops, narkotikas. Sašņaucamies pirms ieraksta, sakam ierakstu un runāt. Dāmas un kungi, laipni lūgt Tintes Zopu podkastā. Ar mūsu jauno džinglu. Mēs atrodamies Dirty Deal Audio headquarteros šodien, un mēs tieši tādā pašā freestylā mēģināsim parunāt par diezgan brīvu, bet tajā pašā laikā netik brīvu tēmu par brīvrunām, brīvrunu batliem un vēl dažādām citām ar to saistītām lietām un aktualitātēm. Tāpēc sveiksim šeit studijā. Fāņa mums ir pievienojies arī kā Ghetto Gangs pārstāvs un arī kā repers, kuram iznāca nesen ieraksts. Par to gan jau vēl beigās varēs bišķiņ pieminēt. Noplagot, jā. Tad mums pievienojies ir Arturs Jenots, Tintes Zoba Soldiers un improvizācijas teātra. Arī pratējs, viņam ir kaut kādas arī saistības ar to visu to improvizāciju štēlu T3, protams, aiziet pastīties, ko viņš dara uz tas skatūs, tad laikā, kad viņš netvīto neraksta rakstus Tintes Zobām. Šeit mums ir Abra, freestyle reperis. Okay. Freestyle tekstu skaitītājs, freestyle dziedātājs. Brīvais dziedātājs. Un kurš ir arī piedalījies Ghetto Games Battlā, otrās vietas ieguvējs. Un beatbox battlā arī finālists. Arī otrā vieta arī, jā. Abra mistais hip-hops. Un T3 arī, jā. Abra ir kapteinis hip-hops. Ja būtu... Vai šielējam tālāk? Ja būtu grafīti kaut kāds konkurss, es domāju, Abra arī piedalās. Es domāju, ka Abra nākamais. Tie visi krāni pieturās tas Abra. Ko vēl Abra dara? Viņš jau Geniusā raksta. Jā, genius.com Abra analizēja latviešu repa tekstus un pievieno. Un daudz ko dara latviešu repā. Gaida, ka kāds cits arī var uzņemties šo te pievienošanu un analizēšanu. Pataupīsim to beigām un plagiem. Savus projektus pušot tajā. Vēl mums ir piebiedrojies arī Eduvārdi. Sveiks, Eduvārdi! Čau! Eduvārdi ir Tintes Zobu jaunā džingla autors, reperis, mūziķis, freestyle arī... Reperis. Freestyle reperis. Freestyle mūziķis. Esmu reperis un freestyle klepers. Un, protams, vadītājs ir Ancis, kas ir Dirty Deal Audio studijas direktors, reperis, beatmakers, DJs. Un Latvijas hip-hopa patrons. Patrons, jā. Patrions. Latvijas hip-hopa prezidents. Kur tu esi? Ķersimies pamazām klāt šai sarunai. Tas, kas mūs pamudināja vispār sanākt un parunāt par šo visu, bija gada lielākais freestyle rapa notikums Ghetto brīvrunu battles. Tas notika Grīziņkalnā pirms kāda laiciņa. Un pastāstiet, kas tur notika. No mums ir pievienojušies šodien 2 dalībnieki, kas ir Eduvārdi un Abra. Mums pievienojas Fanķiks, viens no pasākuma organizatoriem un arī vadītājiem. Tas skats no iekšas, skats no citas iekšas un laikam skats no ārpuses. Jā, un es biju žūrijā. Tu biji, tu esi trešajā iekšā. Jā, tad 3D. Visas dimensijas, jā. Un 4. dimensija. Tā kā, es nezinu, varbūt, ka mums pirmo reizi pievienojies Jenots, kurš līdz šim vienmēr ir bijis klāt Tintes Zobu podkastos, taču pārsvarā ārpus kadra. Bet pastāst, kas notika? Kas tur bija tajā Ghetto battlā? Ko tu gribi pastāstīt mums? Es pirmkārt gribētu pastāstīt, kas man patika, kas man likās kā pasākumā, kas bija baigi cool, kas man arī nepatika, gan no žūrijas puses, gan no pasākuma puses, gan no skatītāja puses, gan no pašu dalībnieku puses, kas man likās varbūt mazliet nepieņemam, ņemot vērā to, cik ļoti pasākumam bija gatavojušies gan dalībnieki, gan organizatori, kas bija acīm redzami, apsveicam. Super viss izskatījās. Par ko es vēl gribēju
pastāstīt, parunāt šodien. Mēs jau ar Abru nesen padiskutējām par to, kādam vispār vajadzētu freestylam izskatīties. Kas ir freestyle, bet tāda veida pasākumam vai ne, vispār freestylam kā tādam par pasākumu globālāk, jā, mūsu robežās globālāk. Yeah. Kas ir tās vadlīnijas, pēc kurām varbūt vadīties, kas veido tās kvalitātes? Kas vēl? Nu jā, tas laikam īsumi, tad jau redzēsim, par ko mēs vēl parunāsim. Nu, labi. Es domāju, ka sāksim ar to pašu Ghetto Battle, kas notika. Mēs ieradāmies visus Ghetto Battle. Jūs nācāt kā dalībnieki. Jūs gatavojāties iepriekš vairākas nedēļas. Vairākus, varbūt pat mēnešus, cik es sapratu. Jo dalībnieki jau bija zināmi bez maz vai ziemā. Jā. Jā, februārī jau bija zināmi dalībnieki. Daļa, kodols tos, jā. Jā, šie dalībnieki noteikti bija zināmi jau ziemā, un viņi varēja jau sākt lēnām gatavoties. Mēs kreši gatavojāmies. Jā, jūs atnācāt uz battle. Tas, ko es pirmais ieraudzīju, kas man likās, ka, šogad ir bišķiņ, savādāk pieeja tam visam, ir tas, ka bija rings uzlikts centrā, simbolisks cīņas laukums, vai ne, kur vienā stūrī stāv viens, otrā stūrī stāv otrs, un tad tur stīkstās. Un tas bija no vienas puses, jā, battles kā battles, jā, jo mēs zinām, ka rings nozīmē, tas ir tīri simboliski, tas viss skatītāji viss pārēja saprata, un tur neko citu nevarēja saprast nemaz, bet no organizatora puses, kāpēc mēs izvēlējāmies, ka mēs tā darīsim, jo katru gadu gribās augt. Katru gadu gribās labāk, katru gadu gribās lielāku auditoriju, katru gadu gribās labāk freestyles. Protams, uzreiz visu labāk. Protams, kaut kur būs trūkumi, kaut kur augsim, kaut kur ne, bet un bija izdomāts tāds, ka davai izdaram šitā. Davai izdaram tā, lai arī ne tikai ausīm baudām, bet arī acīm baudām ir. Izskatās, ka tas ir padevies, normāli izskatījās, tas rings kaut ko tādu speciāli deva. Vismaz dalībnieki nevarēs raidīt apkārt pa laukumu, ja viņi varēja stāvēt, viņam bija noteikts rāmis, tas nozīmē, ka skatītāji fokusē tieši uz vienu vietu. Varbūt tas ir plus. Man liekas, ka ļoti labi bija, ka bija iesildīšanās rauns. Tā laikam bija to brīdēji, bet ka katrs noskaita pa tur 4 rindām, vai cik tur bija? Pa 8, 2 pa 4, jā. Tas bija baigi labi, uzreiz varēja saprast, kāda ir skaņa un vispārējo. Daži dalībnieki laikam nesaprata to, līdz ar to bišķiņi tā vai sakautrējas, vai ko tas nozīmē, varbūt pirms pasākuma jātaisa atsevišķi brīfings vienkārši ar dalībniekiem. Iesildīšanās rauns, priekš iesildīšanās raunda. Bez maz vai, jā. Ģenerāli mēģinājums. Tad iesildīšanās saruna, es nezinu, diskusija, jā, vai, jātaisa laikam brīfings vienkārši. Varbūt brīvrunu battlam jātaisa ģenerāli mēģinājums. Ja pat tā, visi izmēģina. Vienīgi, jūs zināt, kā dziesmu svētkos bija, kad visi sāka ģīpt, varbūt. Es pats zinu, kā brīvrunu battla ģenerāli mēģinājuma. Un visi sāka ģīpt. Kamēr mēs esam pie tā ringa, vēl turamies. Tas, ko es kā skatītājs ievēroju, kad es atnācu uz pasākumu, man arī pirmais, kas iekrita acīs, bija tās mūces, bet kas man pirmais nāca prātā, ka vienkārši no tā centrālā laukuma vēl nav aizākts prom iepriekšējais. Parasti kādā tur kaut kas notiek, ka vienkārši vēl oriģināli savākuši lietas, un tad es sāku čekot, kas tas īsti ir, un izstāst pēc ringu, un tas jau man pirmais, kas iekrita acīs, kas man likās baigi cool. Jā, uzreiz pasākumam ir cita garša, cita sajūta. Tas, ka tur ir pie tādas it kā sīkas detaļas, bet kā šitas te AG kaut kur teica, sīka odziņa, bet garšīgi. Kas vēl, man patīk, ka foršā vietā bija novietots tas tablo ar dalībnieku vārdiem, bet tas, kas man visā tajā detaļā likās nepilnīgs, bija meitenes, kas nes raundus šitās te izkārtnītes, kas man likās diezgan neveikli. Man liekas, ka fināli tajā video pilnajā, man liekas, viņas īsti nekur neredz, varbūt kaut kādi daži. Es viņas arī pasākumā, man liekas, palaid garām, varbūt tāpēc, ka es kaut ko rakstīju savā blociņā. Anči piezīmes hashtag. Jā, varbūt, es nezinu, jāatklāja detaļas vai neatklāja. Kā vēlas? Bet nesanāca dabūt tās meitenes, kurām bija jāiet, un tāpēc nācās improvizēt uz vietas. Līdz ar to tā ir sīkā detaļa, kura bija izdomāta, bet nebija izpildīta. Un tas ir atkal Anča piezīmes uz nākamo gadu. Bet tā arī forši, arī tāds sīkums, tās meitenes tāds sīkums, bet tas uzreiz iet kopā ar to... Meitenes nav sīkums.
Wow! Labi. Jā, bet mēs te sapratām. Bet tā ideja bija baigi cool. Jā, man likās, ka tas baigi forši. Tas netika vienkārši realizēts tik kvalitīvi, cik mēs bijām to iedomājušies. Bet, protams, šautauts tām meitnēm, kuras nesazīmes, jūs esat vislabākās. Paldies jums. Centība arī daudz. Jā, tā kā. Kā mēs Labprāt mēģinām? Redzēsim jūs nākamgad arī. Mēs tagad mēģinām kaut kādus vēl plus, mīnus apskatīt, jā? Es vispār domāju, ka vienkārši kaut haotiski. Man patīk tas haotiskais. Okay. Mēs no vienas tēmas pārplūstam uz otru. Es gribēju tā bišķiņ kronoloģiski tā sākumā atklāt sakot. Teiksim, jūs kā dalībnieki, jūs bijāt gatavojušies, jūs atnākat, es gribu, lai jūs pastāstat man par savām emocijām. Jūs dalībnieki, lai citi, kas nepiedalījās, apmēram zina, kā tas īsti bija, tā kā uz vietas un tā. Kas notika? Okay. Man likās interesanti tas, ka mēs tikām jau iepriekš sadalīti pa pāriem. Interesanti labi vai slikti? Tas drīzāk ar negatīvo, tieši no savas perspektīvas skatoties, bet es saprotu, ka jūs to darījāt, izvērtējāt. Ko jūs izvērtējāt, sadalot šos pārus? Tādu kā reitingu. Pagājušo gadu sasniegumus kaut kādos citos betlos un vispār redzot un novērtējot dalībniekus. Es pieņemu, ka tas galvenais iemesls bija tāds, lai iekārtot cilvēkus tā, lai fināls sanāk plus mīnus līdzīgs. Vai būtu godīgi, ja Abra un Edavārdi tiktos pirmajā raundā? Būsim atklāti. Visur ir favorīti, ja? Iet futbola čempionāts, tu zini, ka uzvarēs visticamāk viena no šīm 5 komandām. Ļoti reti gadās, kad uzvarēs viena no tām pārējām 15 komandām. Bet visticamāk uzvarēs viena no tām pirms sezonas jau ir aptuveni zināms, kurš varētu uzvarēt. Protams, ka gadās visādi pārsteigumi, bet vai būtu forši, vai Abra un Edavārdi tiktos pirmajā raundā? Līdz ar to mēs mēģinājām izsijāt vismaz pa pāriem. Galvenais, lai viņi netiktos pirmajā raundā. Pusfinālā jau, teiksim tā, jau visi favorīti aptuveni varētu tikt. Tur jau viena alga. Bija piedāvājums varbūt sadalīt pārus tikai ceturdaļfinālā, un pusfinālā mēs vienkārši lozējam, jo skaidrs, ka ceturdaļfinālā tiek visi stiprākie. Varbūt šo ideju mēs varam paturēt, šogad mēs to nerealizējām. Bet, principā, mēs varējām un varam arī darīt tā, ka mēs lozējam tos pusfināla pārus. Bet, galvenais, kāpēc bija sadalīt pāri pirms tam, lai mums sanāktu forši battles, jo, zin kā, sākumā kāds vēl varbūt nav iesildījies, bet uz finālu jau ir sakars. Piemēram, jūsu battles pusfinālā labāk sanāk nekā jūsu battles sākumā. Man šķiet. Varbūt arī ne, varbūt es arī kļūdos. Jā, to mēs nevaram īsti zināt, bet tas izklausās loģiski. Komentāri? Jā, skaidrs ir redzējums, jā, ir cool. Tāks, ko vēl varētu pieminēt par foršajām lietām, man ļoti patika, ka jūs mēģinājāt kaut kādiem jauniem konceptiem paspēlēties, kā piemēram flirtstēls. Jā, tas bija super. Jā. Man liekas, tas tāds ļoti labs veids, kā izsist to freestyle reperu, varbūt bišķi no sliedēm un likt viņam tā riktīgi sagatavoties uz to freestyle, nevis, es nezinu, uztaisīt kaut ko teorētiski var sarakstīt iepriekš vai kaut kā tā. Jā. Ja mēs tā bišķiņi haotiski ejam, vēl kaut ko gribētu teikt? Vai? Droši. Ja tā haotiski ejam par tiem mazajiem uzdevumiem, kas parādījās pusfinālā, man liekas, ka bija baigi cool. Es arī rakstīju, ka man likās interesanti flirtstēls vispār bija forši. Forši uzdevums interesanti, uz to ir interesanti skatīties, redzēs, kas būs, kā repers izies cauri. Bet tas, kas... Forši arī, ka iesaist no publikas. Jā, tas arī tāds it kā arī sīkums, bet forši, kas tāds notiek. Vienīgais, kas man ļoti vispār visā pasākumā nepatika, ka kaut kas līdzīgs nebija finālā. Ka bija vienkārši Džeki atnāca, noskaitīja, un kā Bāliņš, Edgars Bāliņš kaut kur minēja, man liekas, Tinsa Zilbā zem raksta, ka bija tā sajūta, ka Džeki atnāca, noskaitīja, Stobrs paņēma balvu, aizgāja. Un tiešām bija tas, tā mazuma piegarš, kas trūk finālam. Savukārt pusfinālu, man liekas, no tā visa pasākuma bija visinteresantāk vērot tieši to uzdevumu dēļ,
Un, protams, arī dalībnieki, ko dalībnieki izdarīja tajos uzdevumos. Tas, kas man liekas, uz ko vajadzētu koncentrēties varbūt nākamgad, ir tas, ka finālā arī vajadzētu dot kaut kādu uzdevumu, vai kaut kādu konceptu veidot, nelikt varbūt viņus 1-1 uzreiz, kā battle rapā un teikt, vai, Džeki, mauciet, kas jums ir uz sirds. To varbūt var atstāt kā papildu raundu vai kaut ko tam līdzīgi. Bet man liekas, ka tas, kas pietrūka finālā, bija tas, par ko daudzi teica, ka vajag šovu vai ne, ka pietrūka šovs. Bet jūs redzat, tas es varu ļoti labi saprast, kā tas bija paredzēts, tāpēc, ka cilvēki pārsvarā nāk, viņi ir izsalkuši, vai pasaka kaut ko tur, zini, pasaka tur rupjus vārdus par to čāli, zini, apmēram tā, viņam patīk tā štēle. Un tāpēc tas, palaižam džekus vaļā no ķēdes, tas potenciāli var būt tāds, zini, saldais ēdiens beigās. Tagad viņi paspēlējās, tagad laižam džekus ķipa cīnīties. Un potenciāli tam tā arī, tas tā varēja būt. Tādā es redzu, ka jūs gribat runāt, bet tādā gadījumā man liekas, ka tas bija baigi par īsu. Tas nebija, vai arī Džeki vienkārši nepateica. Džeki, man liekas, vienkārši nepateica. teiksim tā, Džeki vienkārši nestoprs neabri nepateica neko tādu, kas tam visam būtu piedevis to, ko mēs kā skatītāji gaidījām no tā visa. Jā, jo tā ir, tāds 1-1 dis, jā, beefs, nezinu, dis, jā, tā ir klasika. Tas ir kā uzvalks. Viņš var labi izskatīties, viņš var arī slikti izskatīties. Atkarīgs arī no tā, kas valkā to uzvalku. Ja? Tas ir klasisks uzdevums. Ja? Ja tā ir klasika, tas nozīmē, ka tas parasti strādā. Ja? Bet pirms 2 gadiem, vēl pirms 2 gadiem vispār, cik man ir zināms, ja, freestyle hip-hops, freestyle raps bija pastāvējis un bija ja tas ir freestyle battles, tas nozīmē, ka viņi viens pret otru cīnās. Nekādi uzdevumi, nekādi prikoli, nekādas fiškas, nekas. Vienkārši iziet viens, uziet otrs, nobatlo vienu, aiziet tālāk. Tas bija pirms 2 gadiem. Un tagad mēs it kā gribam, un tagad mēs tā kā gājām prom no tā. Un sapratām, ka mēs sākām tos būvēt uzdevumus un vispārējo, un mēs sapratām, ka mēs zaudējam to pašu galveno. Yeah. Skaidrs, ka batlam nav jāsastāv tikai no disa, bet, piemēram, pagājušajā gadā mums tikai 1 rauns bija, kur varēja, rupi sakot, nodirst viens otru, ja? Yeah. Jo finālā bija jāpasaka labs un jāpasaka slikts nākamajā, ja? Un mēs sapratām, ka mēs ejam no saknēm tālāk un tālāk, un tomēr kaut kas no autentiskā freestyle battle rapa ir jāatstāj. Un tāpēc mēs uztaisījām tādu raundu, ja, to finālu, tāpēc mēs viņu speciāli tādu atstājām un neizdomāt nekādus uzdevumus. Man liekas, te bija atkarīgs no tā, kādi cilvēki savā starpā varētu tikties. Jo, es nezinu, varbūt, ja visforšāk, ja kāds viens otram neīpaši patīk. Tas ir, vai ja otrādi, ir labi draugi, kurš viens otru pazīst, otrā galējība, un tad var sanākt, tu zini visas tās iekš, bet sanāca tā, kā sanāca, varbūt jau dalībnieki izšāva, es piekrītu, ka fināls nebija tas skatāmākais šajā batlā, es piekrītu tam, varbūt tāpēc, ka dalībnieki izšāva visu pulveri, varbūt vajadzēs speciāli sagatavoties tam, es nezinu. Man ir speciāli vēl pat sagatavots komentārs. Šitam es nezinu, vai mēs runāsim to tagad vai bišķi vēlāk par freestyle un battle rap kā tādu. Bet es atstāšu vienīgi mazu komentāru tādā ziņā, ka, lai izvairītos vismaz tajā battle rapā no tādas ziņas kā, nezinu, spēcīgiem iepriekš sarakstītiem tekstiem, vai varbūt no tā nav jāizvairās. Es nezinu. Bet, ja ir vēlme no tā izvairīties, tad var mēģināt to battle rapu, battle freestyle uztaisīt ar vēl papildus sarežģījumiem. Ka tev šis cilvēks ir jānoliek, izmantojot latviešu senvārdus vai kaut ko tam līdzīgi. Kaut kāds ļoti specifisks rāmis, jā, tu vari nolikt viņu tikai caur ēdieniem, piemēram. Un tas arī riktīgi parāda to freestyle prasmu. Abrat iedod tādu lampiņa parādījās izstāvām. Bet ļoti labi. Tas ir tas, kas, laikam, varbūt
ko Arturs domāja. Un, viņš tā kā uzveda tevi uz to, un tu tad iedevi to gala atbildi. Nu. Tā miedarbība. Jā, viņš saka, ka kaut kas pietrūks, un tu to sāli piebēri. Tīntas diskusijās vienmēr dzimst. Varbūt par iemeslu tam, cik džeki viens otru spēcīgi nenolika tajā finālā, vismaz netik spēcīgi un interesanti. Tas, ka varbūt tā ķēde bija par stipri pievilkta visus, gan iepriekš gadu nebija tā iespēja vienam otru tā nolikt. Un arī USAs treniņu vakaros ēdu izsvied ārā par lamu vārdu, vai ne? Bet lamu vārdu, man liekas, tā nav tā problēma. Labi. Tā ir vēl viena detaļa, par ko es gribēju paslavēt visus dalībniekus. Mums pat nevajadzēja brīfot par to. Mums pat nevajadzēja teikt, cilvēki visi paši jau iemācījās, jau zina, un tas ir super. Tā ir forša tradīcija, es uzskatu, skaidrs, ka mēs dzīvē lamājamies, un kad apsit kāju ap kaut kādu stūri vai vēl kaut ko, un citās gadījumos, bet vai nevar saglabāt tādu foršu tradīciju, ka tieši tajā, tas ir tas pats, ka tu ieej baznīcā, tu tur nedzer. Piemēram, tu kā kurš? Bet, tur jau, jā, ne ūdeni. Tikai Jēzus asins. Jā. Bet, piemēram, es saku, vai visur citur tu nenormāli tur trako kaut kā uzvedies, bet tad nāc uz baznīcu, tu esi mierīgs. Varbūt šeit arī tāda kā tradīcija, tāda forša lieta kā feature, kā papildus sarežģījums arī freestyle reperiem. Man liekas, ka tas ir labi, jo tas nedaudz nogriež to daļu, kur būtu tinta zobā mēs varam lamāties, vai ne? Protams, tas, tikko propagandai narkotikas ēdot. Ja ļautu, cilvēkiem lamāties, tad iespējams, ka tas varētu aiziet uz galēju, kur būtu ai, pizde, ja to nekontrolē, tad tas es tevi... Tas ir redzēts citus gadus. Tas, kas... Vai, neko runā. Jā, un kā vēl viens sarežģījums, protams, tas arī ir bonus. Tas, ka lamu vārds uzreiz kļūst par fīleri. Tas, kas bija Lermontovam pirmajā gadā, tas bija, ka bļa bija fīlers, kad viņš var atļauties padomāt uz to sekundi. Jā, arī tas tā. Vai tas, kas garš bļa. Vai tas, kas nātrem bija fīlers. Nātri gan... Nē, nātrē fīleri nebija lamvārdi, viņam bija vēl joprojām un tādas lietas. Bet jā, katram savs. Tas vēl ir, kāpēc... Vēl tas ir labi. Ghetto Freestyle Battles vāc ne tikai hip-hop auditoriju, bet viņš arī vāc visu pārēju auditoriju. Un vecuma diapazons ir arī ļoti milzīgs. Līdz ar to gados vecāki cilvēki var sajusties nērti, gados jaunāki cilvēki, viņiem pagaidām tas nav jādzird. Protams, ka viņi visi to ir dzirdējuši. Protams, ka viņi to zina un varbūt citi daudz labāk par mums kaut ko zina, bet katrā ziņā es neuzskatu, ka tas jāpasniedz kā piemērs. Nē, man arī neliekas, ka tas vispār būtu kaut kāds baigais, ka par to, ka nedrīkst lamāties, ka tas būtu baigā lieta, par ko runāt, vai... Tā ir feature. Jā, tas vienkārši tā ir un whatever. Jā, tas, man liekas, ar to nav, vairs jau nav nevienam problēmu. Visi jau repaki, kas kontrolē, ko viņi runā, viņiem ar to nav, man liekas, problēma, kam ir pieredze tāda. Galā vai nav tā, ka... Mums ir taurens. Mums ir taurens, rap taurens. Vai nav tā, ka ja freestylers nevar iekļauties tādā uzdevumā, kā nelamāties, vai viņi var uzskatīt par labu freestyleri? Arī, jā. Tas nozīmē, ka kā viņš var pavilkt flirt stēlu, ja viņš nevar pavilkt šo nelamāšanas? Kā viņš izpatiks meitenē? Kā jums šķiet, mēs, piemēram, skatoties uz visu Latvijas freestyle repa scēnu, tas nozīmē Ghetto un Ūsas šobrīd, vai ir liela starpība saturiski Ūsās, kurās mums nav tāda nolikuma, kad nedrīkst lamāties, vai arī Ghetto, kur ir tāds uzstādījums. Jo es īpaši nejūtu starpību, klausoties esot klāt tur, es neteiktu, ka tas nolikums Ghetto freestylā kaut kādā veidā mazinātu kvalitāti freestylam vai traucētu dalībniekiem, vismaz tiem, kas tur nāk. Tā kā man liekas, ka tāpat nav tāda, tieši kā teica, tā nav tik liela problēma. Jā.
Tas ir forši, tas nozīmē, ka kaut kas iet uz labo pusi. Jā, man arī liekas labi atzīmēt, ka šogad bija iespējams, ka tā bija tā štuka, vai ne, kas bija. Tas ir par to arī parunāt. Bet vispār šogad bija izteikta gan no izpildītāja puses, gan arī no organizātora puses tā vēl un pacelt latiņu, kas bija baigi krūti. Man liekas, ka iepriekšējos gadus... Latiņu abās nozīmēs. Jā. Jo, man liekas, ka iepriekšējos gadus varbūt vairāk no manas puses, ka es to jūtu vairāk bija tā, ka uzaicinu piedalīties. Nu labi, tad es tajā dienā aiziešu un pamēģināšu, vai ne? Šogad bija, ka, mums jāsagatavojas, mums jāparāda klase, mums vajag tur trenēties, un tas bija pavisam kaut kas cits, un tā rezultātā arī tu pieminēji freestyle scēnu, vai ne? Tāda freestyle scēna jau īsti nav bijusi Latvijā, vismaz pēdējos, 5 gadus, vismaz kopš nav regulāra pasākuma kā tādu. Un tīri, ka... Kad tad bija tādi, man liekas, vispār pirms mums, man liekas. Kad bija, varbūt, vēl senāk. Hip-hop zaptas, tie bija arī vienkārši pasākumi. Bet, man liekas, par freestyle scēnu var runāt tad, kad Gustavo ar Kurtu taisīja pasākums, kurā bija Viesturs un Edgars Sniegs. Jā. Starp citu, Edgars Sniegs, diemžēl, neieradās, viņš nevarēja. Viņam arī bija jābūt. Jā, viņam bija jābūt. Žēl, protams. Edgars Sniegs jau, nekad izvairās no tiem batliem, kuros es piedalos. Tas tā. Tas bija Snapchats. Bet tā fiška, kas šogad tāda sajūta gaisā bija, ka visi daudz nopietnāk un ka visi daudz produktīvāk un auglīgāk. Kad, teiksim, no Ghetto Battle radās tās sagatavošanās, tie batli, un no sagatavošanās tagad ir tā, ka katru trešdienu vienkārši turpinās tālāk. Tas sanāca tā štuka nosacīti, viņa nostrādāja par vairākām štukām, jo tas tāds sanāca ieguldījums, kaut kāds mazs ieguldījums tajā jomā. Sākās jomas attīstība atkal. Parādījās kaut kāds ceļa no Rēzeknes, kuram viņš atnāca un viņam parādījās vēl, un viņš tagad aizbrauc sajūsmā uz to Rēzekni, viņš tagad tur freestylo domā, kā viņam nākamgad tikt atkal uz šo betlu. Es nojaušu, es nezinu. Es nojaušu, bet pazīstot, es viņu pazīstu. Nojaušot, pazīstot, es domāju, ka viņš tā dara, un es domāju, ka viņš gatavojas šā tautas ceļa Rēzekne. Jā, es domāju, ka viņš gatavojās, un man vislielākais prieks, mums, Geto, vislielākais prieks ir par to, ka notiek kaut kādas atkal jomas attīstība. Un tā ir, teiksim, tā underground joma. Ja? Geto vārds, viņš tāds čipa underground vārds, vispār kopumā. Un tas nebija, tā štuka nebija tā, ka parādīt, cik mums lieli pauti, Geto. Mēs varam štuku. Kurš var štuku vēl uzlikt? Tas nebija tā domās. Nekādā gadījumā. Un vai mēs tur metam naudu gaisā vai vēl kaut ko? Protams, ka nē. Tā štuka bija tieši tā, kā jūs pareizi sapratāt, nopietnībai un parādīt to statusu, parādīt, ka šādi var ieguldīt naudu un attīstīt tieši to jomu. Es piebildīšu, pabeidz. Jā, man liekas, pabeidz, ja kaut ko atcerēšos, piebildīšu. Tajā brīdī, kad Ecis teica, ka tas viņam lika nopietnāk, nevis aiziet uz pasākumu un aiziet tāpēc, ka Nē, tas nebija galvenais iemesls. Tajā brīdī Jenotam salūza sirds. Tas, par ko es iedomājos, tas tikai parāda to, ka... Tas būs deep, jā. Tas freestyle noteikti pacēla uzsās, sāk notikt tie pasākumi, sākās tie treniņi. Džeki tiešām sāka ziedot savu brīvo laiku, iet uz tiem vakariem trenēties un tiešām domāt par to, kādam jāizskatās ir freestylam. Nevis kā Ecis citus gadus acīm redzot ir darījis, man uzaicināja jāiziet, jāpaskatās, vai man sanāks. Visu cieņiet. Wow, what the fuck? Wow! Freestyle podcasts. Es pieļauju, ja kaut kas līdzīgs notiktu šobrīd tīri repā
ka reperi varētu nopelnīt ar saviem ierakstiem kaut to štuku, mums beidzot pazustu svētdienas reperi. Tas ir tas stāsts par jebkuru jomu pasaulē. Protams, jā. Es atkal atsaukšos uz futbolu, uz sportu. Jā. Nē, bet tā ir. Krievijā futbols nekāds, parādās nauda, sāk pirkt, sāk pirkt kaut kādu spēlētājus ārziniekus, ceļās Latviņu, viņi spēlē kaut kādā čempionu līgā, tur uzvar kaut kādus UEFA kausus, vēl kaut ko. Kopumā tas futbola līmenis tā kā ceļās. Jā. Un tām jauniešu skolām ir ko tiekties. Mums ir milzīgs klubs ar stadionu, kur ir 40,000 skatītāju, un mēs kādreiz varēsim tur spēlēt. Ja? Bērniem parādās sapnis. Tev ir taisnība, ja? Piemēram, kā hip-hopā Amerikā, ja? Lielie, iegulda lielajos projektos, tad iegulda naudu, uztaisa kvalitīvu projektu, ja? Kurš pie repera strādā gan cilvēks, kurš izdomā viņam tēlu, gan kurš saraksta tekstu, saraksta mūziku, veselu producentu banda, jāsēž un izdomā visu stāstu, iepušot tev to produktu, ja? Un visiem liekas, tā ir kvalitāte, ja? Protams, ka tas izdarīs nevis viens cilvēks sēžot istabā, ar vienu roku rakstot tekstu, ar otru bītu vēl taisa, jo viņam nav nauda, lai nopirkt bītus no cita beatmakera vai, tādā ziņā. Tev ir pilnīgi taisnība, ja? Ka tas ceļ kopumā to visu. Jā, man tīri par sevi runājot arī, tā štuka it kā mani personīgi motivēja, atbildot uz Janota uzbraucienu, ja? Bet, kas man bija svarīgāk tā štēla, ka es pagājušajā gadu uzvarēju. Man liekas, ka pagājušajā gadu es nezinu, kā es pagājušajā gadu uzvarēju. 2014. gadā. Jo man liekas, ka pagājušajā gadā es uzvarēju tā, ka es varēju jebkurā brīdī zaudēt, bet vienkārši apstākļi tā sakrita, ka kaut kādā veidā es uzvarēju. Man liekas, es īsti neuzvarēju, jo es biju tur, labākais vai kaut kas tāds. Jo tas arī bija tā, ka es baigi negatavojos, atnācu un kaut kā. Un šajā batlā man bija vairāk uzdevums, tā kā to vēl ierakstot, to pēc tam var redzēt YouTube'ā, sevi pēc iespējas labāk vienkārši parādīt. Un man liekas, kas man arī izdevās tādā ziņā. Un tas bija mans tāds primārais uzdevums, un kā es jau minēju iepriekš, kaut kur gaisā visu laiku bija tas par kvalitātes celšanu. Un sanāca tā, ka gan Stobram, gan arī visiem citiem tas arī bija aktuāli. Šito mums vajag uztaisīt. Un tas vienkārši visiem, man liekas, šogad bija pa ceļam uzlabot to kvalitāti un pacelt latiņu. Tā kā es neteiktu, ka, man liekas, ka nebija tas sliktais variants, ka, piemēram, var uzvarēt štuku, labi, aizējam kaut kā nahaļau, moška dabūsim, vai, galīgi nebija tas. Turpat nebija runa par štuku, man liekas, ka tas vairāk, kā Faņa teica, tas piešķīra to, ka tas, šitais ir svarīgi. Šitais ir svarīgs. Tas parādīja to līmeņu, tā kā notikums. Jā. Visi tā uztver to nopietni. Jā, un mēs arī attiecīgi noreaģējām, kas bija forši. Tas ir super. Tas ir super, ka noreaģēja visi dalībnieki. Viņi saprata, par ko. Man liekas, ka daudz bēdīgāk būtu, ja tiešām būtu tā, ka ir štuka un neviens negatavotos čoki uz pohām atnākt nolaist kaut kādu lažu. Vēl kas man liekas, mēs jau bišķiņ pieskārāmies tam, ka tā štuka izvilks ārā no citām pilsētām džekus, kas varbūt neraksta tekstus, bet freestēlo, un viņiem liekas, ka viņiem ritīgi labi sanāk, un viņi tiešām tam sāk gatavoties, un mums uzradīsies tādi čoki, kā tagad, ja Kažoks atbrauc no Cēsīm, ja, tur Sezams uzrodās. Es neatceros, kurš no viņiem abiem, bet viens no viņiem, man liekas, teica, ka, tad, kad jūs ievadījāt tos ievadvārdus par vienu no viņiem, man liekas, ka bija piebildes, ka viņš neraksta tekstus, ka viņš tas tikai bija Sezams. Jā, kas man likās vispār āsa, vai ne? Forši, viņš nav studijas repers, viņš ir freestylers, un tas ir cool, tas nozīmē, ka tas ir tas, uz ko viņš spiedīs, un es ceru, ka, ja nākamgad vēl būs tāda iespēja, ka vēl būs tas pasākums ar tādu burkānu, jā. Ieguldījumu freestylā, tad es pieļauju, ka jau tagad džeki kaut kur jau ir uzradušies, palaid garām iespēju, vajadzēja tur aizbraukt, reāli man taču sanāk, vai ne? Es domāju, ka sāks vilkt ārā no citām pilsētām, varbūt tepat no Rīgas džekus, kam ir potenciāls freestylot. Vai tas nostrādā jomas labā, to mēs varēsim redzēt jau nākamgad, varbūt jau pēc pusgada, jo tādus pasākumus var arī ne tik reti taisīt, varbūt, jo kaut kas mums plānos ir, es pagaidām nevaru neko atklāt, bet uz ziemas periodu mums
ievilkts tās ķecītes, ka mēs kaut ko varētu uztaisīt. Jā. Es domāju, ka iespēja, cerēsim, ka tā notiks, bet tad noteikti jums ir ieteicams apskatīties dziļāk par dalībnieku atlasi. Ja iztēlojamies, ka varbūt parādās no visādām Latvijas nomalēm parādās, pieņemsim 20 džeki, kas īstenībā visi pietiekami normāli var repot freestylā. Tad ir jāpadomā, kā var izveidot kaut kādu atlasi vai ko, kā var saprast, ka šitam džekam ir tur vieta un šitam nav tur. Vaņa, jūs, kad braukājat ar Ghetto Games pa Latviju, jums nav, teiksim, kaut kāda iespēja noziedot kaut kādu pusstundu, kur, džeki, kas māk močīt freestyles, pastīsimies, ko jūs varat izdarīt. Iedot viņam minūti un varbūt pēkšņi, zini, kā? Tas ir kā variants. Tas ir kā variants uz nākamo gadu, kad mēs braucam uz uzbraukumiem, un mēs sakam, ka būs iespēja pieteikties un pierādīt sevi freestyle battle, piemēram. Piemēram, aizbraucam uz kaut kādu, alūksni, tur 2 čoki. Jā, es varu tur atlases taisīt vai kaut ko. Ne atlases, bet vienkārši, lai tur, skauto. Klausies, tev ir iespēja, un ja tev labi sanāks, mēs tev bezmaz vai uzzinīsim. Paldies par interviju. Jā, tu atceramies, ka bija tāds čals tur Jā. Mēs dzirdējām, kā jūs freestylojat. Varētu uzaicināt uz pārunām. Vai jūs joprojām to Tā ir kā ideja. Un vai G-Gun? Nē, tāds jau ir. Un viņš nefreestyloja, kas... Es šaubos, vai tekstus raksta arī. Nē, kaut gan... Šis ir karsts podcasts, te ir shots Nu, fired. vienkārši tā ir sāpīga tēma. Vaņa dīsot. G-Gun. Ok. Klau, es gribēju vēl noskaidrot no jums vēl vismaz 2 lietas. Pirmā, varbūt jūs varētu padalīties ar savu favorītu momentu no Ghetto Battle, no tā snieguma, ko jūs tur redzējāt. Varbūt jūs arī kā dalībnieki. Jā, man personīgi bija 2. rauns, arī līdzīgi kā Jenotam. Un man vislabāk patika, cik es atceros pēc atmiņas, Abras flirtstēls, man liekas, bija vislabākais apvienojums gan tehnikai, gan saturam. Tas bija tāds labs super kombo. Tu ieliki jau postu, jā, es lieku laiku. Un tu uzrakstīšu komentāru, kad Ants man iedos vārdu. Es tavu laiku iedošu tiem afrikāņu bērniem, kur mirst. Jūs zināt to, ka viņus var tā izglābt? Labi, vienalga. Ar laikiem? Jā. Facebooks iedos $1. Tev ir jāmet mietam internetam. Snapchats tagad šitais vēl. Es vienreiz iegāju lapā, un tur bija rakstīts, ka esmu miljonais apmeklētājs, un es laimēju 100,000. No Nigērijas prinča. Tāks, mans mīļākais moments, kā neērti sanāk, jāsaka, ka ēdam labi sanāca. Mans mīļākais moments bija tad, kad tu skaitīji par savu opi. Man liekas, Vecī, paldies, ka padalījies. Man liekas, ka tas bija ļoti, ļoti labs stāvs. Tur bija ļoti daudz, tur nebija filleru. Es, piemēram, savā freestylā visu laiku manu, ka mans ierastākais filler vārds ir tur viss kārtībā. Es viņu visu laiku atkārtoju. Bet ēdam, piemēram, tajā es vispār nedzirdēju fillerus. Būtībā viss freestyles kā viena vesela dziesma. Un tā kā Jenots rakstīja Tintezobā, kad ja tēma tiek izmantot kā tiešām spēcīgs atspērienu punkts, kā kaut kas, pie kā visu laiku var atgriezties, nevis, kad vienkārši ņem to vārdu un atkārto, vai laiku pa laikam pieķeries klāt, man liekas, ka tas ir visspēcīgākais freestyles. Tā kā šautauts Edvardiem, jo. Yeah. Man bija vispār vairāki favorīti momenti. Man ļoti patika Kažoka. Man liekas, tas bija viņa pirmais freestyles Kažoka. Freestyles par to, kā viņš nonāca. Jā, vizīti. Kas man vēl likās cool, ka reprezents ir nosauks pa vizīti kartu vispār. Wow. Šitie jaunvārdi cool. Kažoks stāsts, kā viņš nonāca līdz getiņam. Es tur biju Music Factory, satiku Ābru, tur kaut ko parapoju, man sanāca, aizgāju uz ūsām, un tagad esmu šeit, un man likās rītīgi cool tā, ka tu seko līdz tam storijam, un kad viņš tiek kaut kur līdz tam getiņam, tu redzi visu to līniju, kā viņš līdz tam ir nonācis, man likās nenormāli cool. Tālāk bija Edas stāsts par Opi, kas man likās, wow, ok, tas bija cool par tām margaritām. Yeah. Pirmie labie vārdi, ko es tev šodien laikam pasaku šajā podkastā.
un Abras flirts tēls. Tēls, tas reperis, kurš stāsta, kurš raksta. Man likās, ka tas ir vienkārši sūdīgi sarakstīts love songs. Tajā attiecīgajā manierē, tur, un mēs tur būsim zvaigznēs, un skatīsimies zvaigznes, un man likās nenormāli, cool. Tur bija tēls, tur bija idejas, klišejiskās, kas ir tieši, punkts uz īvenē. Tieši tam pasākumu šovam. Jā, un likās nenormāli, cool. Man liekas, tas arī tie bija tie mani highlighti. Vai? Paldies, ka pateicāt jau visu to, ko es gribu pateikt. Bet šataut Arturs Janots par to ļoti foršs raksts pirmkārt. Paldies, izlasīju. Ļoti interesanti bija lasīt, ļoti gribēju. Nebija laika pieķerties, bet vienu brīdi atradu izlasīju no A līdz Z. Pat, man liekas, ka pat pārlasīju kaut kādas epizodes, bet tiešām ļoti forši, konstruktīvi salika, viss ir skaidrs. Tur sanāca tāds kā priekš tiem vairāk, kas nebija tajā pasākumā. Es pareizi sapratu. Un tīri tāda īsa analīze. Īsa analīze vietām, un priekš pārējiem cilvēkiem, tie, kas nebija pasākumā, viņi varētu izlasīt un visu saprast, kā tur bija atmosfēra un viss pārējais. Par mīļākajiem momentiem man drīzāk tā, ka daudz forši momenti, bet kad notiek kaut kādi neforši momenti, tad viņi pārsit tos foršos momentus, un līdz ar to viņi iespiežas atmiņā vairāk. Man tā bija, un kā mums no organizatoru puses, pēc tam runājot ar Zeltiņu un ar Diziju un analizējot pasākumu, bija pāris momenti. Viss forši, battles izdevās, vislabākais battles pa visiem, cik mums 4-5 gadiem, un visi, un tādas epizodes mazās, kuras izsit tevi no tā viļņa, ka viss ir forši, bet ļoti patika tas viss, ko nosauca Džeki. Tas ir objektīvi, tas ir skaidrs. Un vēl viena lieta, laikam es vilkšu savējos, var padomāt, bet kad ceļa izgāja, viņam tāds kvadrātains, tas freestyles bija, un var just, ka viņš tāds vēl jauns un zaļš, un viņam vēl viss ir priekšā. Bet, neskatoties to, viņš pabeidz 10. klasi, ja nekļūdos. Viņš mauca droši, kaut gan viņš bija, man liekas, viņš bija nenormāli uztraucies. Iedomājies, tu izēji, kur tur apkārt tur 1000 cilvēku, 1000 vai 1500, es nezinu, cik tur bija tie cilvēki apkārt. Un viņš vēl mauc to freestyle, un vēl viņam sanāk kaut kādu prikolu pateikt. Principā lielākai daļai 10 klasnieku, kur iziet, viņi nevarētu muti atvērt, bet viņš vēl varēja iefreestylot. Kāda starpība, kāda tur tehnika vai vēl kaut kas. Protams, tur nāk Edavārdi, tur jau tāda starpība tajā tehnikā. Protams, tas ir skaidrs. Viņam ir ko raukt, tas arī viss būs. Bet, ka viņš vēl kaut kādu prikolu pasaka. Un pats krūtākais, ka tie cilvēki, kas bija apkārt, viņi viņu atbalstīja. Viņi smējās par viņa prikolu. Viņi redz, ka viņam netik super sanāk, cik viņa oponentam iepriekšējā raundā. Bet viņi redz, ka viņš cenšas, un viņam vēl kaut kas nāk ārā no viņa mutes, ja? Un man liekas, tas bija foršs moments kopumā tai atmosfērai pasākumā, jo Getiņš ir stāsts ap to, protams, mēs izceļam un apsveicam un apbalvojam krūtākos, bet, nosacīt krūtākos, vispār, ja? Bet tas, ka tos underdogus vilkt ārā, ka tos čalīšus, kuriem ne tik labi padodās kaut kas, ka viņus atbalstam, ka viņi uzrodās, un tas tāds atmosfērē, man liekas, tas bija ļoti foršs moments, un man bija ļoti prieks par to jauno čalīti. Man radās ideja, Moška kaut kādos nākamos gados var pamēģināt uztaisīt, ka pirms fināla ir pauze, piemēram, 10 minūšu vai kaut kas tāds, jo šitais te noguruma faktors, piemēram, Stobram bija tā, ka viņam bija katrā raundā vismaz 3 freestyle jāskait, jo bija visu laiku papildu raundi viņam visos raundos. Un freestyles patiesībā ir nogurdinoša lieta arī, ka tu reāli nogursti, es noguru vai ne tajā geto gameos, jo tu vienkārši domā fišku, ko tev jābūt tā kā kaut kādā, tev jāvibrē augstākā vibrācijā nekā parasti, tev jābūt
augstākā enerģētiskajā līmenī, jā, lai tu varētu uz vietas izdomāt, būt pietiekami ass un vispārējais. Un varbūt būtu laba ideja, ja piemēram, pat ir battles, ja, piemēram, ir 10 minūšu pauze, tad džekiem džekiem ir laiks izdomāt, ko pateikt vienam par otru, kas nav tik slikti, patiesībā. Ja tu izdomā to uz vietas pa 10 minūtēm, tas jau ir labi. Jā. Izdomāt pa 10 minūtēm kaut ko, tas arī ir freestyles. Jā. Tā kā varbūt tā varētu būt laba doma, jo jā. Pilnībā piekrītu, man vajadzēs no operatora, lai viņš sagriež tieši tos momentus, kur mums ir kaut kādas idejas un atsūta man to 2-3 minūšu video. Skatās tā ideja, lai man nav jāsēž telefonā un tagad jāpieraksta. Šataut operators. Bet super ideja, un tas atrisinās to jautājumu, kāpēc Artūram likās, ka fināls tā paskrēja. Tā arī bija, ka viņš paskrēja, jo bija tā, ka bija ceturdaļfināli ļoti ilgi. Pusfināli pēc ceturdaļfināliem likās īsāki, bet tas īstais formāts, ko, cik var izturēt, to klausīties, un tu nenogurst. Uzreiz fināls. 2 raundi, hop, saņem balvas, aizgāja cilvēki prom. Viss basīs turpinās. Bet tieši tā, tur var ielikt tajās 10 minūtēs kaut kādu šovu, priekšnesumu, vēl kaut ko. Vienalga, ko, tas jau ir mūsu kompetencē, bet pilnībā piekrīt, un liels paldies par ideju. Vesels. Pirms mēs esam pie tiem highlightiem. Es vēl gribēju piebilst, bet labi. Mums jāvirzās uz priekšu. Tas par highlightiem. Jā. Vēl tas, ka Kažoks sāk uz Bon Jovi pavadījumu ar DJ runāt. Man likās, cool pielāgošanās, vēl viņš turās klāt pie satura, vai ne, un man likās baigi forši. Savu piebildi? Jā, un par Džeku no Reizeknas. Man arī liekas, šī bija nevis tā, forši tu centies, vai ne, bet vecīt, tu centies, vai ne, plus tev sanāca, kas bija cool. Un es arī skatoties, un arī pēc tam rakstot rakstu par to, uz to Džeku nevis, protams, viņš nevarēja varbūt tur cīnīties par tādu oponentu, ne, par tādu Latvijas hip-hop ledlauzi. Gigantu. Mamutu. Titānu. Bet viņam bija vienalga, un tas bija cool. Viņš bliez pretī par spīti visam tam pūlim, kas ir atnācis, kas viņam stāv pretī. Tas, ka Eds viņam nepasit 5, viņš neapjūka, viņš skaita tālāk. Tas bija īsti. Jā, bet labākais ir, ka viņš neapjūka, ka viņam... ka tas ir neizsit, jo tas būtu momentā kāda izsits ārā. Ir pat viens piemērs YouTube battlam ar 5 vai 6 miljoniem skatījumu, kur tieši tādai pat epizode un oponents nenormāli apjuka. Viņš vispār pazuda seja cilvēkam. Tas, jā. Bet tieši tāda pati epizode. Nereāli. Okay, mēs varam pavirzīties tālāk bišķiņ. Es ceru, ka neievilksies īpaši garumā šis, bet par žūrijas lomu šajā pasākumā. Kāds bija žūrijas uzdevums jūsuprāt un kā mēs to izpildījām? Zini kā, varbūt es ne tīri par žūriju, bet par pasākumu kā tādu. Bet par žūriju. Un arī, žūrija, protams, ir viens no galvenajiem iemesliem, par kāds ir rezultāts beigās, vai ne? Bet man liekas, ka par šitiem pasākumiem, pēc tam var visu kaut ko runāt par to, kā vajadzēja būt, kam vajadzēja uzvarēt un visu pārējo. Bet man liekas, ka vajag noteikti atcerēties to, ka pirmkārt freestyles tā ir improvizācija uz vietas, vai ne? Un tā kā tā ir improvizācija, viņa nevar defaultā vienmēr būt vienā līmenī laba, vai ne? Tas ir tas interesantais moments, kur tu redzi, kādam atvērsies tajā dienā, kādam ir aizvēries tajā dienā. Kā Laurim Krauklim. Jā, piemēram, un tas ir pilnībā normāli. Un otrs, kas ir jāņem vērā šajos pasākumos, ka ir mazi faktori, mazi apstākļi, kuru dēļ kāds tiek tālāk, kāds netiek tālāk, ka tas ir, un tāds, kāds ir rezultāts, tādam, man liekas, šitādos pasākumos, tādam viņam arī ir jābūt. Jo vienkārši šādos pasākumos ir ļoti daudz kustīgu detaļu, vai ne? Un kā vienkārši kauliņi apmēram izkrīt, tā viņi izkrīt tajā pasākumā. Ja, piemēram, uztais tādu pasākumu nākamajā dienā, tad rezultāts varētu būt vispār pilnīgi savādāks. Un par žūrijas darbu, man liekas, bija baigi forši. Ļoti forši, ka bija iedziļināšanās, protams, Ants, no tavas puses, kas ir ļoti svarīgi. Un man liekas, ka žūrija ir forša. Žūrija, ja ir laba žūrija, tad žūrija var pateikt skaļi to, ko cilvēki domā, vai to, ko, vai
žūrija var pievērst uzmanību tam, kam cilvēki parasti nepievērš uzmanību, kas, man liekas, bija šajā batlā. Jā. Es gribēju tev pavaicāt, kādi jums bija, vai jūs izrunājāt kaut kādas kritērijas vai ko, pirms tam? Jā, mēs pirms pasākuma arī mēs, gan es, gan Faņi, mēs jau bijām iepriekš tikušies un pārunājuši apmēram to, kā mēs to vērtējam. Un, būtībā man šķiet, ka mēs kā žūrija tā arī darbojāmies, ka katrs pēc savu subjektīvā izdara izvēli par to, kurš ir uzvarējis, nevis... brīžiem mēs mēģinājām it kā, tā kā par ko tu, vai ne? Un, bet tas nebija gluži mērķis nonākt visiem trīs vienbalsīgi pie lēmuma. Mērķis bija savākt žūriju, it kā gana dažādu žūriju no vienas puses, vai ne? Kas katra pateiktu, kurš bija favorīts viņam tajā raundā. Vēl par žūriju es dzirdēju kaut kādos YouTube video vai kur bija ielikt komentāri, kad Eci ielpojās, ka vajadzētu vismaz, piemēram, nevis vismaz, bet vairāk par 3 žūrātājiem. Es redzēju tās, iespējams, es nezinu, tur kaut kā džeki pilnīgi traka aizgāja, vajag vismaz 7 vai vēl vairāk, vai kā. Vairāk nekā dalībnieks. Bet tāds vidējais latviešu stāvs apmēram. Bet man šķiet, ka, to ir iespējams mēģināt, bet tad ne vairāk par 5. Esmu redzējis ļoti daudz, ka, piemēram, beatbox battlos, un tā notiek tā, ka ir 5 vērtētāji. Tādā ziņā, ka viņi mēģina katrs par kaut kādu savu lietu pārstāvēt, ir viens kaut kāds muzikālāks, viens kaut kāds tāds. Iespējams, tas varētu kaut kā palielināt to dažādību. Vienīgi, es nezinu, tur droši vien, ja visiem dod laiku komentāriem un tam līdzīgi, tad riktīgi daudz laika tiek patērēts. Jā, jo katrs... grib, tā kā es, piemēram, visu pateikt, nokomentēt visu, ko es dzirdēju, tad tas būtu vispār tur pusstundā aiziet. Tādos battlos jau parasti arī tajos Red Bull, piemēram, breikos, tur parasti, nezinu, vienkārši vai no ar roku parāda, vai paceļ tablo un visu, un tikai, nezinu, tur pēc tam video atskatā pasaka. Jā, moš, ka tā ir arī laba ideja. Ļoti labi par tiem 5. Laba ideja. Bet, manuprāt, šogad mums ir bijusi kompetentākā un labākā sastāvā žūrija nekā visos pārējos gados, jo Ozols kā personība, kā cilvēks, kurš iekustināja šo aizbergu vispār Latvijā hip-hopā, kā tādā, pirms 15 jau gadiem, varbūt pat vairāk. Viņš nebija vienīgais, bet viņš bija tas, kurš man... Krievu puikam no Rēzeknes, kurš nekad latviešu hip-hopu nekad nebūtu klausies, man bija viņa diski. Un tas ir viņa nopelns. Pilnīgi, vispār bez variantiem. 2. Gustavo, kurš... Arsta Rulsmirus, jā. Jā, ex-Gustavo, jā, Arsta Rulsmirus, jā, es māku izrunāt. Viņš viens no, vienkāršāk sakot, krūtākajiem MC-iem un... mūziķiem un arī songwriteriem kopumā, ļoti svarīgi ne tikai krūtam reperiem būt, bet arī songwriteram, lai patiktu arī māsai Annai dziesmai, bet ne tikai reperiem, kuri repa galvām, un viņš arī ļoti liela personība, cilvēks gan ar parāta vētru ir rakstījies kopā, un tas ir viens no laikam tāds laikam leģendārākais un augstākais, kas ir Latvijas hip-hopā. Sorry, Ed, tev vēl vispriekšā. Jā. Nē, es ticu, es tiešām ticu. Mēs visi ticam, Ed. Man šobrīd mīļākais reperis Latvijā ir Eds. Jo Gustavo vairs neraksta. Man patīk šitais podcasts, klausās. Bet es runāju tagad nopietni. Tā ir laba izdevība, lai es to pasaku publiski. Paldies. Un 3. Ancis. Cilvēks, kurš ir tik dziļi hip-hopā, kā neviens no tiem 2 iepriekšējiem. Jāncim nav tik liels status starp pārējiem cilvēkiem. Viņam ir milzīgs status un respekts starp tieši tām repa galvām. Un visi zina, ka Ants eta papa. Tā ir. Vai es kaut ko nepareizi saku? Nē, tas tā ir. Jā, un man liekas, un katrs no šiem cilvēkiem arī var kaut ko novērtēt. Ozols vairāk var novērtēt šovu tēlu un vēl kaut ko. Gustavs var novērtēt
kaut kur tehniku, kaut kādu odziņu, kaut kādu feature, un Ants jau to tehnisko pusi, teiksim, tā var novērtēt. Un man liekas, es nezinu, vai mēs kādas vēl lielākas personības vai Latvijas hip-hopā vēl varētu būt. Nu, protams, ka varētu būt, bet... Kur mēs dabūsim 5 žūrijas locekļus? Ko mēs ņemsim 4. un 5? Tas ir jautājums. Es domāju, ka Kurtu varētu pasaukt. Varbūt varētu. Jo Kurts ir arī viens no tādiem freestyle džekiem. Jā, viņam patīk tā štēla. Jā. Nu labi, Kurts Ja nepiedalās, tad JK arī iespējams ir pasaukt. Es zinu, ka viņš prasmīgi freestyle, un viņš bija iedevis labu komentāru pieliec punktā, ka viņš varbūt arī freestyle. Redzi, mēs kopā diskutējot varam tomēr atrast. Es piekrītu, ka 5 cilvēki būtu laba ideja, bet es saku, ka uz doto brīdi tas, kas mums ir bijis no žūrijas locekļiem, es gribētu pateikt, ka pirmkārt paldies žūrijai, un otrkārt, man liekas, ka tā bija kompetentākā un foršākā, ko mēs varējām savākt. Ozols īstenībā gan komentārā, gan personīgi, komentārā internetā, cik saprotu, gan, kā viņš pats izteicās, gan man pateica, ka viņš, klausieties ierakstu finālu, viņš nobalsotu savādāk. Uz vietas bišķiņa savādāk varēja sadzirdēt. Dzirdēt ir viens. Es domāju, ka iedarbojās arī atmosfēra, jā, jo priekš tautas un priekš pārējiem tiek klausās, jo vienkāršāk, jo skaidrāk, jā. Tāpēc, jā, bet Ozols pateica, ka viņš nobalsot savādāk. Bet pasākums notika, tā kā notika, uzvarēja stiprākais uz to brīdi. Jā, tieši tā. Uzvarēja stiprākais tajā lauciņā, jā. Tāpēc viss ir super un, to, ko pēc tam var teikt, un tāpēc mēs arī šeit sēžam un diskutējam. Un pēdējais no manis jāizliekam aizpļāpājis, bet tas, ka pasākums ir izdevies, kopumā pasākums, freestyle battles, viss kopā, jā, pierādījums tam, ka mēs šeit sēžam un runājam par to. Tas savākušies 6 cilvēki, jā, kuri sēž un runā un diskutē un pilnā nopietnībā mēģina saprast, kas notika, kas notiek tagad un kas varētu notikt turpmāk. Un man liekas, šobrīd tieši notiek tā īstā attīstība. Tas ir forši. Jā, teiksim... Man garš komentārs. Man būs nedaudz īsāks. Man liekas, ka jāņem vērā, ka žūrijas darbs vispār ir LL ratā grūts patiesībā. Jebkurā gadījumā, lai arī kas būtu žūrijā, un ja nav tāda situācija, ka viens džeks bliež slikti un otrs ļoti labi, vai arī, ja ir situācija, kad bliež 2 džeki ļoti labi, tad tā ir grūta situācija un vienmēr būs kāds vērtējums, kurš, vienmēr būs nepareizie vērtējumi, ka zina, kāpēc viņš pateica to, kāpēc tu pateici to, un arī neliels komentārs par to, teiksim, par uzvaru vai par stobru vai par abru, vai ne, kaut kādā ziņā pretstati, vai ne, viņi bija, laikam jau, teiksim. Pilnīgi pretstati, laikam. Bet, tur jau tā štēla, ka freestylā vajag pielāgoties, vai ne? Ka, teiksim, ka rekur tu esi tādā situācijā, kur publika reaģē uz to, tev ir tāds pretinieks, tad tas ir kā tu uz to reaģēs, kā tu izbrauks no tās situācijas. Zini, ka tas arī jāņem vērā, ja, teiksim, mēs runājam par tehniku un par to, cik tehnika ir svarīga, vai ne? Tad ir jautājums, ko tad tā tehnika var izdarīt, vai arī viņa darbojas tikai ideālos apstākļos. Zini, cipa no sērijas, ka jāparāda, tādā. Tāpēc tas ir freestyles. Es pakomentēšu no savas puses. Man liekas, ļoti, man joprojām nav skaidra, man miglaina tā robeža, kurā brīdī, pieņemsim, ja finālā, pieņemsim, ja ja būtu publikas atbalsts, un finālā kaut kādā veidā būtu ticis reperis, kurš nerepo ritmā un neizmanto atskaņas vispār. Jā. Piemēram tāds, bet visiem liekas, jo viņš ir, nezinu, kāds atnācis piedzēries vai kas, un visi prikali pēc viņu, piemēram, atbalsta vai kas. Pieņem, es varu iedomāties tādu scenāriju. Un visiem patīk. Bet otrs čalis, piemēram, norepo par tēmu, kas viņam ir iedota, ar atskaņām un ar... Bet labi, bet interesanti norepāt ar atskaņām vai tā, ka, ir labi, bet... Nē, ir tā, pieņemsim... Nē, nav interesanti.
Nav interesanti. Nu, Nav tad- interesanti. Nu, tad, attiecīgi, tas tai situācijai nedara. Tā kā. Tad to var austiņās mājās paklausīties noteikti. Bet tad tas ir Čārlis pasākums- uzvar freestyle batlā, tas otrais. Nu labi, jā. Viņš ir labākais freestyleris Latvijā un dabūšu tu eiro. Man liekas, ka tur nav tāda lieta, kā, nezinu, viena pareizā schēma šitam te. Jā, Bet tas, ko no žūrijas varētu sagaidīt, tādā ir vienalga, par ko viņš nobalso. Galvenais, lai tiek iedots forši argumentēts viedoklis, lai tas viedoklis ir pamatots un saprotams. Nu, tādā ziņā, ka, nu, būtībā tu kā vērtētājs tomēr vērtēs pa lielam no kaut kādas savas prizmas. Nu, tu vari kaut kādas objektīvās fiškas paņemt un pielikt klāt, bet tur vienmēr apakšā būs kaut kāds bajas. Nu, tāpēc vērtētāji ir vismaz 3, tāpēc, lai katrs no savas kaut kādas pozīcijas to pastāstītu. Jo es atklāti sakot, pusfinālā es izšķīros par labu vairāk. Pret ko bija Stobrs pusfinālā? Stobrs pret Edu. Pret Edu, jā. Es izšķīros par Stobru, līdzīgi es domāju, kā man kolēģi izšķīrās par Stobru finālā. Bija kaut kas, tur, zini, vairāk kaut kāda tur... Jā, bet tur jau tas ir kā izkrīt kauliņu tajā momentā. Jā, un man, piemēram, bija grūti, man tajā brīdī prātā bija dilema, kam dot priekšroku, vai tam, un kādu iemeslu dēļ, un cik bonusu punktus manā punktu skaitīšanas blociņā dod, teiksim, nedaudz komplicētākas atskaņas, kas ir izdomāts uz vietas. Bet, teiksim, man liekas, kas tiek upurēts ar to, vai kā? Man liekas, arī ir, teiksim, vienmēr jāatcerās, ka tas ir freestyle battles, vai ne? Ka tas nav, nezinu, dziesmu battles, vai ne? Un, piemēram, skatoties tajās pašās ūsās, kas notiek, kad nav nekādu, teiksim, raundu, kur vienkārši džeki var izmočīt, cik reizes var noblēst, cik daudz reizes viņi grib, vai ne? Puse ir labi freestyle, puse ir slikti freestyle. Zini, tā apmēram. Un ka vienkārši priekš freestyle tie dabiskie apstākļi, dabiskā vide ir tur, kur vienkārši džeki mauc un piedurās un tādā garā. Un tad, kad ir sacensība jau, kur ir jāizlemj, kurš ir labāks, kurš sliktāks, tur, man liekas, patiesībā varbūt pat nav nepareiza viedokļa, zini. Tas vienkārši, jā, tādā ziņā, ka... Es atļaušos bišķiņu atgriežoties pie tās žūrijas tēmas, atļaušos mazliet oponēt organizatoriskai pusē. Ja tu vari īsāk... Es centīšos ritīgi īsi. Man liekas, ka Ancis bija, kur viņam bija jābūt. Man liekas, ka Ozis arī bija, kur viņam bija jābūt. Man liekas, ka Arsta Rulsmirus vispār neiederējās. Man viss cieņa ex-Gustavo, es visu laiku kratīgi galvu, visu, ko tu teici, ko viņš ir izdarījis, kas viņš ir, kāds ir status, piekrīt uz 100%. Kāpēc man neliekas, ka viņš tur iederējās? Tāpēc, ka viņš nereizi, es nejūtu, ka viņš būtu pateicis kaut ko, kas būtu ok. Kas būtu argumentēti, kas būtu tas, kas, man liekas, pastiprinātu to viņu viedokli, kāpēc viņš atdevot balsi, piemēram, par to džeku. Visvairāk man no pacietības, bet man tas mērs bija pilns tajā brīdī, kad viņš pateica, ka viņš Abru vispār nav dzirdējis, tāpēc viņš atdod Stobram. Viņa acīs varbūt... Tu domā, ka viņš vispār iepriekš nav dzirdējis? Nē. Finālā viņš teica, Abra, sorry, tu tur laikam es nevarēju saprast, ko tu skaidi. Jā. Tajā brīdī es domāju, viņš, man liekas, ir tik jau tālu attālinājies no scēnas, tik ilgi varbūt viņš repu vairs neklausās, ka viņš jau vairs nespēja izsekot līdzi varbūt kādai jaunam vokālam vai kaut kas tam līdzīgs. Jo, ja tu nedzirdi, ko saka dalībnieks, kā tu vari atrasties žūrijā un kaut ko vispār objektīvi pateikt. Tur ir pāris citi apstākļi, kas vēl jāņem vērā. Viens tas, ka skaņa. Mums bija skaņas kvalitāte tāda, mēs pēc tam pagriezām to, bet tāpat brīžiem bija pagrūti saprast, jo bija raundi, kur es gandrīz vispār nevienu vārdu nesapratu, kas bija tavs tas Satisfaction freestyles, piemēram. Es viņu pēc tam ierakstā paklausījos. Tas tāds šāviens tumsā bija. Bet, un otrs faktors, tas, ka mēs žūrijā es biju bēdīgi slavens ar saviem garajiem un publikai garlaicīgajiem komentāriem,
Un tāpēc Ozis ar Ulsmirusu teica, varbūt mēģinam kaut kā ātrāk, kaut ko tādu. Un es domāju, ka tas arī varēja kalpot par iemeslu. Jā, varbūt, bet tas, ka Ozis šajā gadījumā tomēr kaut ko argumentēja. Viņš finālā teica, Abra, tu esi cool, argumentēja, kāpēc, bet es atdodu Stobram, es argumentēju, kāpēc. Nevis es tev nedzirdēju, es atdodu Stobram. Vienkārši Džeks kaut ko pasaka. Man liekas, ka tas vairāk bija saistīts, teiksim, jo, ja es būtu finālā pret Abru, vai ne, es Abram arī stāstīju, ka, ja, piemēram, es būtu finālā un vajadzētu batlot pret Abru, viens no uzbraucieniem Abrai man būtu, ka par ko tu vispār runā. Jo Abram ir flows, viņam ir atskaņas, bet viņam, kaut kādos momentos pietrūks tāda punchline, vai, teiksim, vai finālā, vai finālā, teiksim, Abram bija kāds punchlines uz Stobru, tāds, ķipa, kaut kāds. Es paturpināšu to tavu domu. Jā. Šajā finālā es būtu, vēl par Arstaru Ulsmirus, lai tas nebeidzās un negatīvs nots, ka man viņš riebjās, vai kas tāds. Man liekas vienkārši, ka viņš nebija kompetents šajā pasākumā. Ka šoreiz viņam pa priekšu gāja status, nevis tas, cik viņš objektīvi varētu izvērtēt to. Bet tas viss cool. Runājot par to, kas finālā notika un kam es būtu atdevis balsi, ja es būtu žūrijā par Abru tehnikas dēļ, ne tāpēc, ka man viņš patika. Mēs jau ar Abru nesen par šito runājām, ka šovs noteikti šādā pasākumā uzvar. Bet tas, kas šeit bija, tas švakā, tas mīnus, tas, ka tas šovs, kas notika finālā, viņš nebija tik labs, lai viņu stādīt kā kaut ko augstāku par tehniku. Jo Abram finālā tiešām viņam pietrūka tie panči, viņam pietrūka tas, kas mums visiem tik ļoti patīk. Bet tādā pat laikā mēs neatdodam to balsi viņam, jo ir Džeks, kas pateica vienu panču par to māti, kas nolauz koku zaru cilts kokam. Kas vispār ir, man liekas, ļoti vecs joks. Kas bija cool, kas iedarētos, ja tur tālāk būtu aizgājuši vēl kaut kādi panči. Stobrs, man liekas, vai tas bija otrais rauns, ka viņš pret tevi sāka skaitīt, viņš ļoti labi iesāk ar foršu tēlu, ne, tur Abru, tur tehniskais reperi, vai ne, tur MC stulbeni, un tad vienā brīdī tas atkal viss nojup. Man liekas, ka vienkārši Stobrs bija nevis palicis sūdīgāks, vai kaut kā tam līdzīgi, vai pazaudējis savu to asumu un savu to šovu, to spēja dot to šovu. Viņam bija tas pats, kas Laurim Krauklim, ka viņš vienkārši tajā dienā bija švaks un nespēja darīt to, ko viņš izdarīja citus gadus. Tāpēc es nevienā brīdī nesaku, ka Stobrs ir slikts freestylers. Man liekas, ka viņš tur ritīgi iedarās, viņam ir savs tēls, viņš spēja dot to šovu, viņš ir smieklīgs, publikai viņš patīk, ir tā harizma. Bet man liekas, ka šoreiz vienkārši, ko mēs vērtējam kā kvalitāti. Mēs vērtējam tiešām labu šovu un labu tehniku kā kvalitāti un atskaņas un tam līdzīgi. Vai mēs stādam vienkārši šovu, jebkurā gadījumā stādam augstāk, ja tehnikai nevilka līdz, nebija bišķiņa šovu līdz. Bet, varbūt to varētu apcelāt tādā ziņā, ka, es mazliet abstrakti tagad runāšu, bet, tas viss ir savārstība no vairākiem faktoriem, kas var izvirzīt vienu Džeku priekšā pārējiem. Un kaut kādos pasākumos varbūt pieņemsim, ka Geto Games, tas ir tāds lielāks, tas mazs pasākums. Tātad tur varbūt var ņemt vairāk to crowd faktoru iekšā. Bet arī neizvirsīt kā galveno. Tātad, ir vairāk faktori, piemēram, crowd faktors, tas pats punchline, tad ir tava tehnika, tavs flows, tava ritma izjūta, tad ir, pieņemsim, tavs saturīgums, cik tu ļoti māki pieturēties pie tēmas. Par kādu oriģinalitāti, risinājumu. Oriģinalitāti, jā, ko tu, piemēram, vai tu pēkšņi, būdams tajā ringā māki kaut ko ātri izspēlēt ar to otru Džeku. Un savienojot visus šitos te faktorus kopā kaut kādā ziņā vērtēt. Nevis, tā kā paņemt kaut kādus divus elementus, ja man šitie divi patīk, un tad pārējos mēģināt, nošķūrēt kaut kur citur, varbūt cerēt, ka kāds cits žūrijas Džeks šito pateiks. Mums visticamāk, mums šodien nepietiks laiks, bet mums noteikti ir jātaisa kaut kāda publikācija vai vēl viens podcasts par to, kā vispār vajadzētu labam freestylam izskatīties. Kāds ir tās kvalitātes, tas, ko Abra tikko sauca, ka ir tas saturs, ir atskaņas, ir tehnika, ir šovs un ir pūls, kas uz to visu pavēlkās. Tas viss ir kaut kādas jau kvalitātes, kuras vajag ņemt vērā vērtējot freestylu un, būtībā vērtējot freestylu. Jā, tad...
atkal mēs aizķērām to sāpīgo tēmu, vai tas ir freestyle battles, vai tas ir šovs. Ghetto Games, tas ir viens gan otrs. Tas ir šovs freestyle battlā vai šovs freestyle battlā vai Freestyle battles šovā. Drīzāk pirmais variants. Šovs freestyle battlā. Un līdz ar to vienkārši tā gadījās, ka finālā tika Stobrs un Abra. Vienkārši tā sanāca. Jā, tas tā un plūst. tāpēc... Tas tā plūst. Tas ripo. Tā izkrīt tie kauliņi. Jā, tā vienkārši ir sanācis. Un tāpēc baigā diskusija izvērsās par to, kam bija jādod balsi. Ja? Tikpat viegli varētu būt Edavārdi pret Abru, tikpat viegli varētu būt Edavārdi pret Stobru, vai nu vēl kaut kā kažokam tur sanāktu aiziet līdz finālam, un viņš tur pret Abru, nezinu, vienalga. Tā vienkārši sanāca, ka divi tādi pretstati. Un šeit sanāca tā, ka runājot par publiku, jā, un tas crowd faktors, ko tu minēji, šeit iedarbojās arī uz, cik es sapratu, gan uz Gustavu, gan uz Ozolu, kaut kādā ziņā. Nav tā, ka, ja cilvēki nobļauj, tad viņi arī, jā, šitas ir krūts. Nē, protams, ka nē, bet tas savā ziņā iedarbojas. Nu, tad, ja tas ir masu pasākums, ja? Tad tā masa atnāk, kā masa cilvēki, ja? Viņi visi nāk uz veikalu. Viņi pienāk pie plaukta, un tur stāv divas pudeles. Tad viena tāda gaiši zaļā krāsā, spilgta, un viņa uzreiz redzama, un uz viņas rakstīts, kas tur ir iekšā. Ūdens, sāls, nezinu, cukurs, kaut kāds krāsotājs, zaļš, tā arī rakstīts, zaļš krāsotājs. Čuvaks, tipa. Jā, tā un tā. Un stāv blakus pudelīte, tāda, nesaprotama pudele, kaut kādā jaunā formā, un uz viņas tāda uzlīme. Puse uzrakstīts tādā arābu kaut kādā rakstā, un blakus vēl angļu, arābu kaut kas tāds, kaut kāds jauns, kaut kas vēl, varbūt kaut kas vēl no zvaigžņu kariem, tur kaut kāda tā valoda izmantota, un kaut kur starp vidu pierakstīts vēl latviski nātrija chlorīds, tur H2O, krāsotājs E250, un tas cilvēks skatās, man ir skaidrs, kas jāņem, šito es izdziršu, tā ir limonāde. To zaļo? Šitas tāds, šitā pudela kaut kā dīvaini, varbūt, kad man kaut kāds mūds būs, tad es to paņemšu, bet principā man vieglāk paņemt to, jo man viss ir skaidrs, kas šajā pudelē. Un viņa varbūt labāk arī izreklamēta, jā, tāpēc es to arī paņemšu. Nekāda, protams, tā nav nekāda aizvainošana ne Stobram, ne Abram, vienkārši dažāda stila čoki. Un Stobrs lakoniski, skaidrs, un ja mēs runājam par freestyle, jā, viņam tiešām bija labs freestyles un skaidrs. Un, viegli skaidra, viegli uztverams, secība ir skaidra. Gandrīz visu varēja uzreiz momentā noķert. Abram bija nenormāli kruti. Viņam bija, kā man repa cienītājiem, es klausos, man ir bauda. Protams, arī bija forši, Stobra tur varēja parēkt, jā, kaut kas. Bet es klausos Abru un man reāli, man skauž, ka es tā nemāku, ja? Man skauž, ka viņš tā pagriež, kaut kur pazūd kas bija, viņam varbūt pazūd secība, bet viņš pasaka kaut kādu dziļu punchline, ka to nevar uztvert uzreiz. Tas ir punchlines priekš kaut kādu, nezinu, tāds rapa dziesma, kur tev jāklausās vēl, lai tu iebraukt punchline. Jā, bet tā ir tāda māksla, un tas ir nenormāli krūti. Vienkārši cilvēki, tas ir tik krūti, ka cilvēki nespēja to novērtēt. Tā, klasisko mūziku jau arī tagad visi neklausās. Visi zina, ka klasiskā mūzika ir krūta un ļoti sarežģīta, bet viņi neklausās. Viņi klausās Miley Cyrus, jo 23 viss ir skaidrs, jā. Jā. Tā kā... Wrap up. Jā. Sorry. Ko es gribēju pateikt? Patiesībā tā problēma, ja izmantojam to vārdu, ir tas, ka iespējams, ka pietrūkst vairāku pasākumu vai vairāku freestyle līgu, vai ne? Jo Ghetto Games tas ir lielformāta pasākums, bet tas ir viens no veidiem, kur to kādā veidā to var darīt. Un lielformāta pasākumā ir attiecīgās prasības, un, piemēram, ja mēs gribam pacelt gaismā citas kaut kādas īpašības, tad atkal vajag taisīt citu līgu, vai ne, vai citā vietā, vai dažādāk un vairāk, man liekas, pasākums, jo
noteikti pēc viena pasākuma, jebkurā gadījumā, lai arī kāds tas viens pasākums būtu, mēs nevaram pateikt, ka šis pasākums parāda, kādam tad freestylam vispār ir jābūt, vai ne? Tas vienkārši parāda, kādam jābūt attiecīgajos apstākļos, blā, blā, blā. Kāds viņš var būt? Kāds viņš var būt, jā, kāds viņš varētu būt, ja ir tādi apstākļi, un ja tu gribi redzēt kaut ko citu, tad vajag, citus apstākļus, citu formātu vai kaut ko tādu. Man liekas, tas jāņem vērā. Un otra atziņa, ka freestyles ir kā ūdens, vai ne? Ka Brūsam Lī bija tas teiciens, ka tavam prātam jābūt kā ūdenim, vai ne? Ka ūdens piepilda trauku, viņš pieņem tā trauka formu, vai ne? Un freestyles ir tieši tāda pati stela, ka viņš ir kā ūdens, ka viņš ir bezformīgs un ka tu viņu ielai kaut kur, tad viņam vajadzētu tā kā pieņemt tā formu jā. Bet tas tā. Padomājiet par to. Dāmas kungi! Par to. Dāmas. Tu gribi Dāmas. Pietiks. Labi. Pietiks visu šido. Mums vajag ātri iegriezties mūsu pēdējā pieturā šī vakar šīs dienas. Mēs pa dienu filmējam podcastu. Šodienas podkastā, kas ir plāgu laiks. Plāgu laiks, dāmas kungi. Ieplagojiet lūdzu, kas ar jums notiek, kur jūs var redzēt, kas jums ir aktuāls un interesants. Ed, sāksim ar tevi. Man ir jauns albums Galvaskaus, jauns klips Katedrāla. edavārdu.lv var atrast Spotifyā, Deezerā, iTuneos, bez maksas lejuplādēt YouTube'ā, kačājiet, dalaties, šērojiet, var atrast Twitterī, Instagramā, Snapchatā. Visur dalaties, šērojiet, padodiet to lietu tālāk, tas ir spēks, paldies. Bro, veču, ka iziet. Jā. Droši vien kaut ko uzrakstīšu. Iespējams, ja patiks džekiem, tad varbūt Intezobā būs kaut kas. Turpināšu analizēt tekstus vietnē Genius. Tagad pasaka to, ko sākumā. Jebkurš, kurš arī ir uzskat sev par kaut kādā ziņā spējīgu, droši nāciet iekšā, ņemiet, anotējiet, citējiet tekstus. Varbūt mēs varam attīstīt kopā arī klausīšanās kultūru. Un, plānoju šad tad iegriezties ūsās un arī uzrīmēt, uzfrīstēlēt. Uzrīmēt. Tintas zobā varbūt kāds raksts drīzumā. Es tikko nopirku Giuseppes albumu. Hoodshopā ir Giuseppes albums. Piekāpiet, ja jums interesē. Saucās Rīdzinieku acīm. Tītrī būs atpakaļ drīz. Rapa podkāstā par improvizācijas teātri. Diezgan improvizēja diezgan šajos plagos. Jā. Tu jau jūt, ne? Tas arī laikam viss, jā. Tintasobs, jā. Podkāsts kaut kad nākamnedēļ, ticam. Paņa? Jā, pirmā lieta, tiekamies Geto Games finālos jau nākamnedēļ. Es ceru, ka podkastīsies agrāk nekā būs fināli. Jā, tad visos sporta veidos. Un man pašam esot... Es esmu mākslinieks, hip-hop, skaitu krieviski, neskaitu latviski, jo pietrūk vārdu krājums un valoda un akcents un vispārējais. Ir pirms mēneša izgājis albums, tāpēc, ja kādam interesē klausties SoundCloud... Kā tev var atrast? SoundCloud.com/fantik. Tikai kā vietā Q beigās, pārāk sarežģīti, jā, Mēs pieliksim, pie apraksta. Q, jā, un Twitters, Instagrams un vispārējais, tā kā taisam labu mūziku un freestyles iepriecinam paši sevi un pārējos. Un es no sevis varu piebilst, ka vēl vairākas nedēļas pēc kārtas ūsās notiek par freestyle un batliem un brīvrunām runājot freestyle bootcamp pasākumi katru trešdienu, ap 8 sākam pulcēties, ap 9 iekšā jau sākam freestyles, un pāris stundas notiek freestyle pa tēmām, kaut kādos savādākos formātos, vai, tur mēs arī improvizējam nedaudz, un gatavojamies ūsu freestyle battlam septembra beigās, tur būs... Es domāju, ka daļa no jums interesanto jau brīvrunu pratēju, un arī jums ir iespēja tur piedalīties, ja jūs nākat un piedalāties freestyle bootcamp pasākumos. Jums jāpiedalās vismaz 3. Es piefiksēju katrā pasākumā, kas ir atnākuši. Un jau pirmie 3 jau ir notikuši, tā kā mums jau saujiņi ir, kas jau ir kvalificējušies dalībai.
kam mēs piedāvāsim piedalīties freestyle battlā. Tāpēc tiekamies trešdien vakaros Ūsās un pēc tam arī battlā. Freestyle bootcamps. Sekojiet mums līdz sociālos un nāciet uz pasākumiem. Trešdien vakaros. Vēl jau drīkst piebilst, nelietojiet Snapchat, nesakojiet nevienam, kas lieto. Tā ir iluminātu padarīšana. Tā ir smadzeņu skalošana. Īpaši, ja Tāds opis. Jā, Šitā diskusija, man liekas, jums turēs stūri abiem džekiem jāatrisina. varbūt mēs varam, opis. varbūt mēs varam nobeigt šo visu ar nelielu freestyle, protams, šo Jā, davai par 4 rindām. Par 4 rindām, jā? Jā. Yo, klausies, Jenot, tu esi opis, kurš izskatās pēc manas omes. Jā, ko tu vari man pateikt? Abra, vai tu vari šito pabeigt? Es atvainojos, ja mēs nepasacījām daudz. Tāpēc, ka mēs mēģinājām runāt, bet neklausam. Tāpēc mums nesenāk dāvana Santa Klausam. Tāpēc mēs vienkārši šito bītu laužam. Ok, dāmas kungi, šis bija podcasts punkts. nesakojiet Edam Snapchatā. Izdzēsiet Snapchat. Peace. Atskojiet. Čau!